tiekamies ar jums Jelgavas Latgalē, kur Optimē hokeja līgas regulārā čempionāta ietvaros tiks aizdīt kārtējā spēle starp mainiekiem hokeja klubs Zemgale LBTU un viesiem no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas hokeja klubs Panthers. Aizējām arī Panthers komandai ļoti ātri un operatīvi mēģina veikt maiņas, zinot to, ka soliņš ir mazliet īsāks nekā Zemgale. Šeit tikmēr Zemgale izdodas iegur ripmētiens uz Koitmā sargātajiem vārtiem, bet arī patiek apturēta un jau pirmie āsumi. Bet jau var atbildēt ar pretuzbrukumu Panthers 3-2. Ansio atpakaļ Kīkam un ripa ir vārtos Andrē Linde. Andrē Linde pirms tam jau pieminētais pirmās spēles varonis. Skats arī šajā spēlē nevēl šo godu pazaudēt un atklāja rezultātu. Tagad arī ir izdevies nostāties pretnieku zonā. Gatis Gricīnskis, tur gan saskrējās divi jelgavnieku spēlētāji aiz vārtiem. Gricīnskis iziet piespēli līdz Begavam. Kaļķis uz otru malu Briedim. Briedis met pa vārtiem, tur labs moments un kā ripa nav vārtos, nav. Koitmā ar kolēģiem nozadzina savu brīnumu nūjiņu. Pagaidām arī tāds redzam ļoti dinamisks piegājiens no jelgavniekiem. Aktīvi viņi aizsardz piespēļu līnijas, bet tiek līdz metienam Puzakovs. Šoreiz ļoti viltīga piespēle. Kļūdās piespēlē viens no Panthers spēlētājiem un arī neprecīzi piespēle Zemgalē, bet Panthers ripa roķis izdara metienu uz Koitmā sargātajiem vārtiem. Tūlīt jau Zemgale spēles pilnā sastāvā Furmals. Dodas nomainīties pret Robertu Vīto. Tagad jau Zemgale spēlē pilnā sastāvā spēku paņēmiens. Ričards Berkārta izpildījumā atspēles kreiso malu Briedis var izdarīt metiens uz Koitmā sargātajiem vārtiem un kārtējā reizi jau Viljams Henriks Koitmā, arī Gatis Gricīnskis apliecina savu tā slaveno meistarību. Iemtienos atspēlē, kā bīstam situācija Millers vārtu priekšā Koitmā. Daniels Andersons cīnās par ripu, izdodas Robertam Vītom, iegot ripu atspēlē, pagaļ Andersonam bīstam situācija, viņš uz Koitmā fantastiskā veidā glāb savu komandu no vārdu zaudējumu un vēl vairāk. Teiksim tā, paceļ sev pārliecības lātiņu, ne tikai sev komandai. Briedis saglabā ripu. Pretnieka aizsardzības zonā. Bīstam situācija vārds priekšā tur lidojumā. Kristaps Roķis mēģināja gūt vārdus un varētu teikt tādā Bobby Orr stilā. Redzam Daniels Fursa. Liels atkaļ laukumā. Visu tīveri. Es novērš šo mazo nepilnību. Roķis no aizvārds mēģina ieskot vārdu priekšā. Bīstam situācija Berkārs ar ne ar to pusi izdarīja. Mētienu uz Koitmā sargātajiem vārtiem, bet kārtējā reizi lielu traknē šajā spēlē saka Henriks Viljams Koitmā. Mazliet pa 5 minūtēm būs nospēlēts. Kā mums nebūs gan daudz jau noraidījumi Panther komandai piešķirtajā spēlē. Vēlēs vieties, vēl bīstam situācija Koitmā. Tagad iespēja Panther komandai izdarīt vienu no pirmiem metieniem. Šajā trešajā Fursa no aizvārds. Un ripa ir vārtos! Kas notiek Jelgavā? Pat šķiet, ka pirmais metiens otrajā periodā, bet rezultāts 2-0 un Fursa. Padarot šo uzbrukumu jau skaidrs, ka vairākumā tagad nav atkal strādnieks un 2 minūtes būs vēl jau. Nu tiešām jāskatās, ko Koitmā ir darījis iepriekšējā dienā. Piespēl Ļonovam. Ļonovs ieslo pretnieka aizsardzības zonā nostājās. Viņi izdarīt metienu Berkārts vārds priekšā Koitmā, joprojām ripa nav piespiedz. Zemgalē kaut kā jāmēģina ielausties bīstamākās vietās. Berkārts jau diezgan ieilgs ir šis uzbrukums. Berkārts laužās līdz vārtiem un nav. Joprojām ripa nav šķērsojusi Henrika Koitmā sargāto vārtu sarkano līniju. Ļonovs atrod tālāk Kīks. Nav īpaši saucīgs pret Ļonovu, jo tālāk divcīņā un te bīstami. Nu šeit jādzen prom Linde. Tagad visticamāk būs asumi, būs līnija tiesnešiem darbiņš un pacelt ir tiesneša roka. Kris Brauns varētu teikt. Izskatās, ka Zemgalē būs vienpusējs noraidījums. Tikmēr augstus priekšā spēlē apkārt Begavs, atspēlē Trastašenko, labi iespēja Zemgale mētiens un Koitmā kārtēju reizi. Panther komandai izdevies 2 reizes šajā spēlē pārspēt Akselu Ozolu. Bīstam situācija Fursa no tāls distants un bija iespēja. Zemgalē laukumā Kaļķis, Brikmanis un Alks. Tagad Brikmanis arī dodās nomaiņu un viņa vietā strādnieks parādās un iespēja un atkal nesenāk gūt vārtus Zemgalē. Varētu raksturot tūlu, bet tik tā bīstam situācija metiens vārtē. Kristaps Roķis 2 minūtes 20 sekundes līdz trešās reizes beigām. Samazina rezultātu starpību un pat nebija nepieciešams nomainīt spēlētāji pret izveidojas vārds pret Sārso laukumu spēlētāju.
tomēr izdodas Zemgalei. Rīpu saglabāt pretinieka aizsardzības zonā. Gricīnskis ar Rīpu atspēlē apakaļ Briknim. Briknis tālāk. Beigās izdarmētē bīstam situāciju. Vārtu priekšā tomēr Rīpa atstāja zonu. Izcelt tur pusminūti. Aizkavēja ar savu aktīvo presingu Panteras Zemgale savā zonā. Tagad nav! Bērnkarts netrāpa. Pēdējās sekundes vēl paspēja Zemgale izdarīt metē Brikmanis no zilās līnijas. Un viss, ļoti zīmīgi šī spēle noslēdz tieši ar atvairījumu no Koitmā, kurš šodien noteikti ir galvenais varonis.